Kad mēs pirmoreiz braucām ar elektromobīli Kia EV3, tas notika ārzemēs. Un mēs uzzinājām tikai to, ka automašīnā ir viena tipa virsbūve ar 5 durvīm, tikai viens iespējamais elektromotors, toties 2 dažādas baterijas, un automobīls maksās sākot ar 40 000 eiro. Tagad EV3 ir ieradies Latvijā un laiks noskaidrot, cik tad kas maksā un ko vispār mēs no tās automašīnas varam sagaidīt. Lai gan EV3 nedaudz atgādina samazinātu Kia elektrisko SUV EV9, virsbūves apveidi liek domāt drīzāk par minivenu, nevis crossoveru. Tātad ģimenisks formāts. Jāatzīst, ka Kia EV3 pat drusku piestāv mūsu augstajai ziemai, tāpēc, ka šādā krāsā un ļoti labā izpildījumā ir tāds drusku ledus sirds efekts, bet vai ar to pietiek? Mazliet iedziļinoties EV3 koncepcijā, var ātri pamanīt, ka galvenais uzstādījums ir pēc iespējas racionāls telpas izmantojums. Tāpēc sāni un aizmuguri ir gandrīz vertikāli, gluži kā futūristiskam konteineram no zvaigžņu kariem. Un atšķirībā no konteinera vai saltās ledus sirds, EV3 augstā laikā ir īsts glābiņš no iesnām. Uzsils tas EV3 nenormāli ātri. Iekāp iekšā, nospied pogu. Jā, šajā elektromobīlī tomēr jānospiež poga, tā atrodas šeit. Un pēc kādām minūtēm, 2, 3 ir ne tikai silts, ir jau pat karsts. Stūri gan aizsedz klimata sadaļu vienlaidu ekrānā, taču temperatūru jāregulē ar taustiņiem, kas ir paneļa centrā. Tātad ar komfortu ziemā Kia EV3 problēma nebūs. Kas tad mums ir ar to nobraukumu? Pašā sākumā mums bija gandrīz pilna baterija un iespējamā sniedzamība bija nedaudz virs 400 km. Tās, protams, ar lielo bateriju. Lielā tas nozīmē 82 kWh, mazākajai ir 58, un to var dabūt tikai 2 lētākajās komplektācijās. Secinājums ir vienkāršs. Gribat šikot ar GT-Line, ņemiet lielo. No tīri praktiskās puses viens no iemesliem, kāpēc būtu vērts raudzīties uz augstākām Kia EV3 komplektācijām, ir tas, ka tad visas komforta pogas ir durvīs. Te ir ne tikai sēdekļu apsilde, bet arī sēdekļu ventilācija, tā noderēs vasarā, un arī stūris apsilde. Vispār jau to visu var piepriekt klāt arī atsevišķi tā kā vienkāršākiem modeļiem, bet tad tas uzreiz maksā tur kaut kāds 500 un 900 eiro. Labāk, ka viss jau ir standartā. Un tad tāda automašīna maksā 50 000 eiro bez valsts subsīdijas. Bet bāzes cena patiesi ir solītie 40 000. Pirmais pakāpiens uz lielo bateriju arī nav pārspīlēti augsts – 43 000. Atkal jau pirms EKI līdzmaksājuma piemērošanas. Un ar Kia EV3 ir tik jauki braukt. Ar dinamiku EV3 viss ir kārtībā. Elektromotors attīst apmēram 200 zirgspēkus, un ar laiku ir pierādījies, ka šāda izmēra elektromobīļiem ar to pilnīgi pietiek un pāri paliek. Jā, ļoti labi jau izskatās internetā, ka mums tur ir 300 un 400 zirgspēki, bet patiesībā tas ikdienā vispār nav nepieciešams. Tas apēd gan sniedzamību, gan arī naudu no jūsu maciņa. Tā kā šis ir ļoti optimāls variants. Ziema prasa ziemas riepas, un tās, kā zināms, mēdz būt arī skaļākas par vasaras gumiju. Sevišķi elektromobīļos, kur citu trokšņu gandrīz nav. Tad, ja vēl ar vienu tā domājat, izbrauciet ar EV3. Viena no lietām, ko uzsver cilvēki, kas pirmoreiz ir izbraukuši ar EV3 lielo brāli EV9, ir tas, ka tā automašīna ne tikai ir ātra, bet ir ļoti klusa. Tik tiešām, tur tā skaņas izolācija ir ļoti labā līmenī. Un zināt, arī mazais brālis ir mantojis šo talantu, jo būtībā sēžot šajā automašīnā un klausoties, kas notiek apkārt satiksmē vai pilsētā, ir tāda sajūta, it kā jūs būtu uzvilkuši tās noise cancelling austiņas. Piemēram, nevar dzirdēt, ko cilvēki runā skaļā balsī sarunāties stāvot, piemēram, ārā 5 metrus no automašīnas. Un tas viss ar to, ka mums nemaz nav dubult laminētie logi, tad mums nav logi pa dārgo. Pie tādas skaņas izolācijas nav nepieciešamības griezt skaļāk radio. Bet GT-Line ar Harman Kardon mūziku to pat gribas.
Par sniedzamību un elektrības patēriņu mēs jau runājām, un godīgi sakot, man pašā sākumā arī bija diezgan stingra pārliecība, ka šajā sadaļā viss būs kārtībā un, tā teikt, pašreizējā tendenču robežās. Tas, par ko es nebiju drošs, kā tad Kia EV3 brauks pa mūsu ceļiem, ņemot vērā, ka automašīnai ir lieli riteņi, minimums 18 un tās velosipēdu platuma ekomobīļu riepas. Patiesībā ļoti labi. Es pabraucu gan pa tramvaju sliedēm, gan pa sliktu asfaltu. Drusciņi arī pa tādu sasalušu granti. Ideāli viss ir stīgām. Kia EV3 atklājās arī negaidīti daudz braukšanas režīmu. Viens pat paredzēts īpaši sniegam. Ja jau EV3 ir tāds samazināts EV9, tad jau tam vajadzētu būt apgādātam ar visādām elektrobraukšanas palīgierīcēm. Tā arī ir. Mums ir lāpstiņas zem stūres, ar kurām varam regulēt rekuperāciju. Ir mums arī AI-pedāla režīms. Un ziniet ko? Es viņu ieslēdzu maksimālā rekuperācijā level 3. Un šitā te arī nobrauc 3 dienas. Man ļoti patika. Nebija nekādas raustīšanās un patiešām var iztikt ar tikai vienu pedālu. Un pats labākais, ka var redzēt, ka arī baterija no tā tikai iegūst. Vienlaikus var skaidri manīt, ka skaitlis 3 tomēr ir 3 reiz mazāks par 9. Tas, kur Kia ir drusku aizšāvis garām un iespējams, ka tas izriet no automašīnas izmēra un vispārējām proporcijām, ir sēdpozīcija, jo, lai kā es censtos, es tā īsti ērti apsēsties EV3 nevaru. Vai nu sēdeklis ir par mazu vai par augstu, taču EV3 nederēs kā uzliec ik katram. Nākas vien atzīt, ka pirmais novērojums par Kia EV3 ergonomiku ir bijis pareizs. Šī automašīna nav īsti piemērota gara auguma cilvēkiem. Mazliet mulsina arī slēgtu kastīšu trūkums starp sēdekļiem. Tomēr negribas it visu atstāt publiskai apskatei. Parasti šādos testos uzdotais jautājums, kam paredzēts šis auto, man vienmēr šķits idiotisks, tāpēc, ka gan jau tie cilvēki paši zinās, kāpēc viņi to mašīnu nopirkuši, bet Kia EV3 laikam ir izņēmums, jo tik tiešām jāsaprot, kam tas auto ir domāts. Man šķiet, ka pirmkārt tas ir normāls, otrais vai varbūt pat pirmais ģimenes auto cilvēkiem, kas nav pārāk prasīgi nec pret dinamiku, nec pret ergonomiku un kas nav pārāk gara augumā. Un jā, tā ir arī ļoti laba alternatīva tādiem standarta automobīļiem. Piemēram, cilvēks, kas visu mūžu braucis ar Toyota Corolla, nekad nav aizdomājies, ka viņš vai viņa kādu dienu varētu pabraukt ar kaut ko citu, ļoti labi jutīsies pie EV3 stūres. Citā iespējamo pircēju kategorijā varētu ietilpt ļaudis, kas meklē neikdienišķa paskata automašīnas. Un, piemēram, ja cilvēks ir tik ekscentrisks, ka izvēlas automašīnu tikai pēc pakaļējā lukturu dizaina, tad es teiktu, ka uz EV3 varētu pavilkties arī bijušie BMW i3 īpašnieki. Eiropas gada auto 2025 konkursā Kia EV3 ieņēma 2. vietu, kas ir pietiekami augsts novērtējums tik neordināram elektromobīlim. Tātad ideja pasniegt ikdienišķas funkcijas nebūtne ikdienišķā formātā patiešām strādā.